Piemēram, ja man jūnijā neizdosies aizlidot uz Spāniju, tas nekas briesmīgs. Man tas nav tik svarīgi, patiešām nenomiršu taču no tā. Tas nesalauzīs manu ticību un prāta spēku. Aizbraukšu tad ar draugiem pavisināties ar jahtu, brīnišķīgi pavadīšu laiku. Bet uz Spāniju nākamgad. Lūk, šāds piemērs galvenais šajā brīdī, lai tevī iekšpusē mājotu miers un vieglums. Parasti pēc šādas praktikas sevī tu sajutīsi ne traku vēlmi saņemt savu, paņemt dzīvē aiz kakla, bet mierīgu pārliecību. Viss, ko tu vēlies, pats pie tevis atnāk. Otrais iemesls – dzīve kā spēle. Piemērs. Tu ļoti vēlies saņemt konkrētu darbu, tu doties uz pārunām un uztraucies. Tu vēlies radīt uz darba devēju pašu labāko iespaidu, pārdzīvo, kā tikai ar seju neiekrist dubļos. Priekš tevis tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Rezultātā tu šo darbu visticamāk nesaņemsi, jo tavs saspringzinājums lielākoties novedīs pie tā, par ko tu baidījies. Visticamāk, katram no mums dzīvē nācās nodot eksāmenu, tā teikt, na haļavu. Tu absolūti nebija gatavs. Ej atbildēt, iepriekš zinot, ka vajadzēs pārlikt. Tu absolūti esi atslābināts un visu, ko tu uztver kā spēli. Ja nu gadījumā paveiksies un paveicas, secinājums attiecies pret sasniegšanas procesu kā pret aizraujošu spēli. Ja nu gadījumā paveiksies arī šoreiz.